Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 11. nedēļas lasījums. Šodien mācīsimies par tēmu ģimenes atkal apvienošanās. Galvenā doma – Dievs ir ar mani. Viņš parūpēsies, lai viss beidzas labi. Lasīsim kopā Bībeles stāstu svētdienai. Atpakaļ uz Ēģipti. Cik labi ir tad, kad vēders ir pilns. Kāda tā ir brīnišķīga sajūta. Jēkaba ģimene pateicīgi nopūtās, ēdot maizi, kas bija cepta no Ēģiptes graudiem. Bet laikam ejot, graudi sāka iet mazumā. Bija tikai viena iespēja – doties atpakaļ uz Ēģipti un nopirkt vēl. Taču šoreiz brāļiem vajadzēja ņemt līdzi Benjamīnu, lai viņi varētu atbrīvot Simeonu un nopirkt labību. Tēvs Jēkabs pakratīja galvu. Nē, viņš tam nevarēja piekrist. Viņam joprojām tik ļoti pietrūka Jāzepa. Viņš negribēja zaudēt arī Benjamīnu. Brālis Jūda nostājās satrauktā tēva priekšā. Ko viņš apsolīja? Izlasīsim 1. Mūzus 43, 8, 9. Tad Jūda runāja uz savu tēvu Israēlu. Atlaid zēnu kopā ar mums, tad mēs celsimies un iesim, lai varam palikt dzīvi un lai mums nebūtu jāmirst, mums, tev un mūsu bērniem. Es par viņu galvoju, no manas rokas tu viņu varēsi atprasīt. Ja es to pie tevis neatvedīšu un nenolikšu viņu tavu acu priekšā, tad es visu savu mūžu gribu būt vainīgs tavā priekšā. Tik labs lielais brālis. Tēvs Jēkabs lēni pamāja ar galvu. Ar lūkšanu viņš pavadīja visus 10 dēlus atpakaļ uz Ēģipti. Šoreiz viņu tukšie maisi bija piepildīti ar dāvanām pārvaldniekam. Viņi arī paņēma naudu, par ko iegādāties graudus, un naudu, kuru Jāzeps bija paslēpis viņu labības maisos. Pēc ilga ceļojuma 10 brāļi atkal nonāca Ēģiptes pārvaldnieka priekšā. Ieraudzījis, ka kopā ar viņiem ir mazais brālis Benjamīns, pārvaldnieks Jāzeps tikko spēja noslēpt smaidu. Benjamīns izskatījās tik pieaudzis. Nopietnu seju Jāzeps lika saviem kalpiem aizvest brāļus uz viņu māju pusdienās. Brāļi jutās nervozi. Kāpēc viņi tika aicināti ēst kopā ar valdnieku? Bet viņiem nebija par ko uztraukties, jo Dievs viņus vadīja. Viņš galu galā parūpēsies, lai viss beidzas labi. Mani interesē. Kā tu domā, kāpēc pārvaldnieks Jāzeps uzaicināja savus brāļus uz mājām pusdienās? Kā tev šķiet, kuras dāvanas Jāzepam patika vislabāk? Izlasi 1. Mūzus 43, 11. Tad viņu tēvs Izraēls tiem sacīja: ja tam tā jābūt, tad dariet arī tā. Ņemiet savos saiņos no šīs zemes augļiem un nonesiet to tam vīram kā dāvanu. Mazliet balzāma, mazliet medus, nardi, tārkas zāles, riekstus un mandeles. Dzirdēsim pirmo reizi šīs nedēļas atmiņas pantu. Romiešiem
8:28. Klausāmies dziesmu. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma aicināti. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Romiešiem 8:28. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma aicināti. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Romiešiem 8:28. Laiks lūgšanai. Paldies, mīļais Tēvs, ka mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Paldies Tev, Tēvs, no sirds par šo apsolījumu. Tavā vārdā to lūdzu un pateicos. Āmen.